Aktīvi atrodi to, kuram jau viss ir sanācis, jā, un kurš tev gatavs iedot pirmo grūdienu. Mazā uzņēmējdarbība nav neizdevusies liela uzņēmējdarbība. Krūtais klients, vai kur neiet tik labi, viņš tevi norūda, viņš tevi iemāca lietas. Latvijā katrs cilvēks tiešām ir svarīgs un vērtīgs, un tā kā mēs varam daudz ko īstenībā ietekmēt. Sāpe, tas rūgtums, ka nav kam to nodot tālāk. Pamēģinām kaut ko lētāku, pamēģinām kaut ko dārgāku. Kaut kas nesanāk, nezinu, noskurinies un atkal uz priekšu. Labdien! Labdien! Sveiki! Čau! Vajag labi smaržo. Aigars! Prieks iepazīties. Aigars! Katrīna. Čau. Čau. Vajag labi smaržo. Jā, ļoti labi. Kā jau maiznīcā pienākās, jā. Uz ielas pilnīgi smaržo labi. Tāds arī klientu pievilināšanas tāda metode, ne? Nu jā, Tā smarža. iet garām, zinu, kur jānāk. Zīme un smarža. 4 draugi, Kristīne, Katrīna un 2 Aigari, Kuldīgā ir izveidojuši maizi ceptuvi ar kafejnīcu un pierādījuši, ka vienā mazā virtuvītē mierīgi var saimniekot arī 4. Nosaukums Celmas maize ir atvasināts no idejas autoru Celmu ģimenes uzvārda. Viņu sapnis ir atjaunot Latvijā kafejnīcu, maiznīcu un mazo pārtikas veikalu kultūru. Bet kā tas viss sākās? Kā tas viss sākās? Celmu ģimenē bija jau ilgu laiku sapnis, plāns, vērt vaļā maiznīcu Kuldīgā. Un jūs jau bijāt, jā, vai nedaudz gadus jau kaut ko domājuši, plānojuši. Un tad mēs atnācām ar Katrīnu, sievu palīgā bišķiņu, kur Kristīna ir. Ir tās, zin kā, visas galvas un ir kaut kādas lietas, kur cilvēkiem vajag rokas. Un visas tās rokas varētu teikt tā. Un tad, gan jau tad atsevišķi kāds var pastāstīt, kas viņš pats cits ir, tad Aigars noteikti varētu būt vairāk tas, ko jūs visi redzat, dizains. Un Katrīna ir tā, kas īstenībā vienmēr iedod kaut kādas jaunas impulsus, un tā pašā laikā arī noteikti ir tā, kas visu rada to garšīgo sajūtu Instagramā, ka tev te gribās nākt, gribās braukt, gribās ņemt, gribās, viņai tas tik viegli ir sanāk. Un Kristīņā ir noteikti tāds atbalsts, kas bija tā sākotnēji arī, kur ir daudz tādas tā kā receptu izstrādāšanas un tādas salikšanas kopā un arī, vienkārši, es domāju, ka mēs jau esam tāds viss šeit dvēseles, kurš noteikti prieks satikt ikvienam, kas arī ienāk iekšā. Maizes ceptuve un kafejnīca Celmas maize dibināta 2022. gadā Kuldīgā. Apgrozījums 2024. gadā 138 000 eiro. Strādā 4 īpašnieki, 2 darbinieki un 2 palīgi aktīvās sezonas laikā. Pārdoto produktu rekords 140 maizes kukuļu dienā. Šis projekts, viņš ir tāds ideālistu maiznīca. Šis nav uzņēmējdarbības, šeit nav visi gudrākie lēmumi. Bet tas, ja jūs paskatīsieties, kā saucās maiznīca, viņi saucās Celmas maize. Un tas tādēļ, ka Celmas ģimene ir, protams, autori šim projektam, bet arī tādēļ, ka mēs gribējām radīt vietu, kur tas saimnieks ir klātesošs visu laiku. Bet, piemēram, mums, kas viņu veidojām, mums bija kaut kāda tāds sapnis vai vīzija par to, kas būtu tas labākais formāts vispār, pēc tāda, ne tikai pēc uzņēmējdarbības principiem, bet pēc tāda vispār pieredzes un kādu maiznīcu mēs gribētu redzēt paši. Un tad tā ir tāda, kur tas saimnieks ir klāt. Un lai ir tā, ka tie cilvēki, kas nāk, sastopās ne tikai produktu, bet sastopās arī ar Aigaru. Ir viens variants, ka mēs skatāmies uz uzņēmējdarbību kā uz tādu, kur būtu nepārtraukti jātīsta, jāaudzē, jāizplata un jāpanāk aizvien labāku rezultātu sasniegšanu. Bet no otras puses mēs uzņēmējdarbību varam redzēt kā tādu, kurai ir reģionāli nozīmīga loma. Tātad mums ir nepieciešams nodarbināt, mums ir nepieciešams apmierināt vietējās vajadzības, mums ir nepieciešams strādāt ar peļņu, taču šo peļņu nevis audzēt, bet gan uzlabot kvalitātē. Tātad, kā mēs uzlabojam kvalitatīvu peļņu, mēs panākam, ka pie esoša apgrozījuma mums samazinās izdevumi. Arī tā ir izaugsme uzņēmumam. Tātad
tā ir tāda jaunā. Es nesauktu to par jauno skolu uzņēmējdarbībā, jo viņi ir īstenībā pirmā skola uzņēmējdarbībā. Taču man ārkārtīgi priecēja, ka šie principi mums reģionos sāk nākt atpakaļ. Kur ir tā izaugsme? Kur cilvēki. Paskatieties, kur viņi nāk un smaida, viņiem šeit patīk, viņi ir apmierināti, tā ir mūsu izaugsme. Izaugsme apstāsies, ka viņi pārstās smaidīt. Tā, man liekas, tas ir labs veids, kā skatīties uz mazo uzņēmējdarbību. Mazā uzņēmējdarbība nav neizdevusies liela uzņēmējdarbība. Maza uzņēmējdarbība nav saslimusi liela uzņēmējdarbība. Nē, maza uzņēmējdarbība ir bāze visam. Man liekas, tas ir jāsaprot, ka visu, ko mēs radām, viņam ir jau kaut kāda ietekme, uz visiem. Mēs jau gribam radīt kaut ko, kas ir vērtīgs un skaists galu galā. Man liekas, to vienkārši mēs neesam gatavi upurēt, lai vienkārši tur izplastos, vai lai tur, ka tas skaistums vai tā kvalitāte arī produktos un vispār tā dzīves kvalitāte, ko gribās, tas būs tas augstākais mērķis, un tad pārējais tiks pakārtots tam. Prieks, ka no Ēdolas arī atbrauc. Brauc avīzē un atbrauc. Super. Kurā avīzē? Kur es lasīju, novad ziņās vai nebija, ne? Tas nevar būt tā. Jā, tur ir tāds. Te būs apakaļ. Ko, lai garšo? Tad tiekamies vēl, ja? Jā. Neatvedamies. Cerēsim, jā. Paldies. Ēdola jau te patās. Jā. Kas te ko skriet? Mēs kaut ko darīsim? Jā, mēs varētu vienkārši sajauksim visu kopā. Īstenībā baigi vienkārši mums nekas jau tur sarežģīts nav. Pagaršot, ja? Tad dabīgais ieraugs, jā, droši. Maz gabaliņi. pēc tam. Jā, tad tur nekas arī nav. Tur ir milti un ūdens, principā. Un tas arī viss vienkārši lejam iekšā un tad skatāmies, jā. Jānim ir pieredzējis šajā te sabiedriskajā ēdināšanā. Jā, tad viņš jau zina. Tikai... Cik kā viņš profesionāli? Jā, ne? Un nesteidzoties. Malacis. Super, ideāli. Kas bija pats grūtākais uzsākot uzņēmējdarbību? Vispār uzsākt. Tā kā jau Vaigars teica, ka mēs kaut kādu gadu to projektu tur marinējām uz pēdējiem termiņiem. Jūs viņu tā kā ieraudzējāt? Vienkārši, tā kā, ka tu iesprūdis. Jo mums pirmā pieredze tieši pašiem uzņēmējiem, kā sākt. Es pat nevaru to izskaidrot. Vienkārši tā kā drosme, kas tas bija, vai ne drosme, vai tāds spēriens kaut ko jaunu, vienkārši, ka tev ir tava dzīve, un tu kaut ko jaunu tev ir jāsāk. Tas ir tā kā izkāpt no tā kaut kāda savi ierastā vai komforta vai kaut kā, vienkārši tāds. Un īstenībā tāpēc arī ļoti labi, ka tad arī Katrīna ar Aigaru, māmi viņi tā kā pievienojās un kaut kā viņiem ir vispār tāds talants uz to. Viņi spēja tā, tas taču ir vienkārši, aiziet, daram. Kā tu piespiedi viņus? Viņi tā vienmēr saka, ka mēs bijām tie, kas tā kā pagrūda, bet es to neatceros. Man liekas, ka visiem viss ir tā kā, visi dara, visi iet. Mums vienkārši ir Aigara, ir tā, ka mēs kaut kur paceļojam kādreiz kādām Eiropas pilsētām lielajām, tad tur mums viens no mūsu favorītu mērķiem ir šāda tipa maiznīcas un kafejnīcas. Mēs jau vairākus gadus, pirms mēs pārvācāmies uz Kuldīgu, mēs vienmēr domājām, ka Latvijā vajag maiznīcu, kurā var dabūt maizi ar sviestu. Un sieru dažreiz, ja gribās. Un nekur nevienam nebija tā drosme izdarīt kaut ko tik vienkārši. Un mums likās, tas taču ir tā kā, kurš gan to negribētu? Kurš negribētu dabūt labu maizi ar sviestu un sieru? Un tad jau pēc gadiem, kad mēs pārvācāmies uz Kuldīgu un iepazināmies ar Cēlumu ģimeni, un viņi izstāstīja par to savu projektu, mums likās tā kā, ko jūs gaidat? Tas taču ir skaidrs, ka to visi gribēs, tas viss aizies. Tur vispār pat nav ne mazākās šaubas. Kā jūs dabūjāt tos pirmos klientus, un kas bija kaut kādi mārketinga triki? Vai jūs vispār par to domājat tādā mārketinga, perspektīvā? Vai tas vienkārši notika pats no sevis? Tas nekas nenotiek pats no sevis. Visam ir kaut kāds iemesls, kāpēc kaut kas notiek. Un es domāju, primāri viss sāka notikt, tāpēc, ka bija aizpildīts kaut kāds tukšums pilsētā. Es domāju, tas bija primārais, bet, protams, kaut kādā veidā mēs palīdzējām tam notikt, bet man liekas, tāds pirmais lielais tāds mārketinga impulss, kas nenāca no mums, bija, ka, man liekas, kaut kādā 3. nedēļā, kad mēs strādājām vēl tikai sestdienās, atnāca vietējā avīze. Mēs atceros, tur bija tāds bardaks, bija tās rindas, mēs vēl bijām tikko ieskrējušies, un viņš nāk un kaut ko prasa, un tur fočēja mūs, un mēs tur vienkārši tajā steigā kaut ko viņam atbildam, un tad nākamajā nedēļā mums mēs vērāmies laikam 8, vai ne, arī vaļā, un jau no kaut kādiem 7:30 sāk nākt pensionāri, kā rindas ar pensionāriem, un nāk, un viņi visi pērk to maizīt, un sākumā mēs tikai nesapratām, kas notiek.
Un tad visas tās dienas laikā, kad tie cilvēki nāca, saka, mēs jums izlasījām avīzē, mēs izlasījām tur, un izrādās beigās, ka mēs bijām avīzē, laikam, tas pirmās lapas, vai ne? Kaut kas tāds. Kur zemnieks? Tas bija tāds pirmais impulss, bet, protams, man varbūt tāda, es nezinu, specialitāte, vai kā to nosaukt, hobijs ir sociālai tīkli, un tad tas ir bijis tāds, varbūt, mans lielākais ieguldījums Maiznīcā vadīt Instagram kontu, un mēs noteikti jūtam to atgriezenisko saiti no cilvēkiem, ka viņi brauc, tāpēc, ka viņi redzējuši kaut ko Instagramā vai pat no citām Latvijas pilsētām. Viens no grūtākajiem uzdevumiem jauniem uzņēmējiem ir noteikt savu produktu cenu tā, lai netrāpītu par augstu, bet arī par zemu nē. Reizēm gadās situācija, kurā mums šķiet, tagad iet labi, un turpinām to sortimentu turēt tādu, kāds viņš ir. Bet es parasti iesaku, pamēģinām kaut ko lētāku, pamēģinām kaut ko dārgāku. Varbūt izrādīsies, ka jums šobrīd dārgākā lieta, ieviešot kādu vēl dārgāku, īstenībā ļoti labi aizies. Vienkārši cilvēki negrib pirkt. Reizēm ir tā, ka cilvēks negrib pirkt dārgāku lietu, kas veikalā. Te mums ir, piemēram, cilvēkiem patīk tērēt, jūs varētu teikt, tur nezinu, starp 3 un 5 eiro, vai kā piemēram. Tajā brīdī mēs paplašinām drusku tur sortimentu, apskatāmies, vai mēs varam palielināt apjomu, ko cilvēku tādu cenu. Tas ir tāda mūžīga spēle, un nekad nevajadzētu to ieraudzīt kā kaut ko tādu, kas būtu tur rūpīgi jāraksta Excelī un jāsako, jo tāpēc, ka 0,1% tur palielinājums kaut kur. Ir jābūt sajūtai par to, un tajā brīdī, kad tu dabūni to sajūtu, tajā brīdī, kad parādās, teiksim, tā sajūta, tajā brīdī es teiktu, ka tu esi īsts maziņais uzņēmējs, mazais uzņēmējs. Kas ir nauda tagad jūsu acīs? Jūs redzat naudu savādāk nekā pirms jūs bijāt uzņēmēji? Skats cilvēks, kas ienāk, ir kā vērtība. Mēs viņu, tāpēc, ka viņš tāds ir vienkārši nevis tāpēc, ka viņam ir nauda, vai tāpēc, ka viņam nav nauda, ka mēs nestamies uz cilvēkiem, nevērtējam tādā veidā. Katrs cilvēks, un mēs gribam, lai viņš ir šeit jūtās aprūpēts, mīlēts, un ka tā nauda, tur tā apmaiņa, tas ir vienkārši tas blakus produkts. Nav jādinās pēc naudas, ir jādinās pēc īstenībā, kā tu saki, pēc attiecībām, pēc tā viss, kas ir daudz vērtīgāks. Un tad jau tā nauda tur. Viņa būs, viņa atnāks. Jā, es domāju, tas liekas uzņēmējiem. Man liekas arī, kopš es sāku savu uzņēmējdarbības, arī domāju, tā attieksme pret naudu ir vienkārši absolūti nomainījusies. Man liekas, es redzu tikai to kā līdzekli, ar kuru es varu kaut kādas foršas realizēt savas jaunas idejas, un man tam ir tagad iespēja tapt kaut kam foršam. Kā ir, ja tagad mums skatās kāds jaunais topošais uzņēmējs un domā, vajadzētu sākt vai nevajadzētu sākt? Vajadzētu mesties iekšā vai nevajadzētu mesties iekšā tajā uzņēmējdarbībā? Ko jūs viņam teiktu? Jā, aiziet, noteikti. Jā? Jā, man liekas, ka tā ir dzīve. Jāriskē, bet nevajag pieķerties varbūt. Ja arī nesanāk. Mācīsies no kļūdām. Pamēģinās kaut ko citu, varbūt, tā. Māc, ka mēs arī sākumā, tas bija tas, kur mēs viens ar otru runājam un cīnījāmies. Principā, mums ir dzīves laiks tik, cik viņš ir, un šis ir tas posms, ka mēs varbūt kaut ko varam radīt. Ja mēs viņu tagad nerealizēsim, tad, principā, viņš nekad nenotiks mūsu tajā posmā. Bet tajā pašā laikā, ko tad mēs zaudēsim no tā viedokļa, ka ja mēs to nepamēģināsim? Ja arī mēs visu zaudēsim, tad... Tas viss jau nav nekas baigi daudz. Ja mēs iemācāmies naudu redzēt kā rīku, tad pēc būtības vienīgais, kas ir, mēs varam pazaudēt viņu darba rīku. Vai ne? Un nekas vairāk. Ļoti patīk, ka Latvijā un ceļš vēl mazpilsētā tā sajūta, ka tu vari daudz ko ietekmēt. Kad viens cilvēks ir ārkārtīgi svarīgs, ka viņš ir tiešām tā vērtība un ka viņš var ietekmēt tik daudz, kaut vai ar to vienu smaidu vai ar to laipno sarunu, ka tu jau vari izmainīt atmosfēru pilsētā, liekas, un, man liekas, Latvijā tas ir iespējams. Tur Amerikā aizbraucot, jā, varbūt tur ir vairāk iespējas, bet tur īstenībā, tu tur esi vai neesi, tajā valstī tu neesi tik svarīgs tādā mērā, kā, piemēram, Latvijā. Mēdz būt teiciens, ko nevar celt. To nevar nest. Tieši tā. Bet reizēm, lai cik tas dīvaini neliktos, ko nevar celt, to var nest, vai ne? Tā izskatās, ka mums būs šodien ar uzņēmumu, pie kur mēs esam atbraukuši šoreiz ciemos.
Akmens apstrādes ražotnē Salaspilī atrodas plašākā akmens plākšņu noliktava Baltijā. No plātnēm top virtuves virsmas, kāpnes un grīdas, apdare fasādēm un citi krāšņu produkti. Labrīt. Labrīt. Marta. Rihards. Paši patīkami. Artis. Jānis. Artis. Prieks iepazīties. Pilsakmens dibinātājs Rihards Mateisons ar akmeņiem ir ciešā saziņā jau 30 gadus. 90. viņš sāka kā amatnieks, bet vēlāk uzsāka pats savu biznesu, kurā nu jau saimnieko kopā ar savu dēlu Atti. Kā ir nodarboties ar tik smagu biznesu? Jā. Bizness tiešām smags, gan tiešā, gan pārnestā nozīmē. Tonnas ir lielas un atbildība par skaistumu, jo cena nav zema, arī ir liela. Tātad bizness tiešām ir smags. Bet, pirms gadiem 30 laikam es saskāros ar pirmajiem lielmeistariem, kas bija savu laiku šeit. Tā man vismaz teica, atbraukuši mūsu metro būvēt, ja? Bet tā arī neuzbūvēja. Viņi te palika, turpināja strādāt. Jā. Un tā nejauši es pie viņiem nokļuvu un ļoti iepatikās šī lieta. Dabīgā akmens apstrādes uzņēmums Pilsakmens ir dibināts 2011. gadā. Uzņēmumā strādā 24 darbinieki. Apgrozījums 2023. gadā bija 1,5 miljonu eiro. Uzņēmums eksportē uz Baltijas valstīm un Skandināviju. Mēs ņemam no zemes materiālu, kurš, kā ģeologi apgalvo, esot radies pirms miljardus gadiem. Jā. Cits tur vairāk miljardu, cits tur miljonus gadu. Ja? Un, teiksim, tas, kas jums zem kājām, ja, tas ir, tie ir materiāli savesti no visas praktiski pasaules. Ja? Šeit ir materiāli sākot no Ķīnas, Indijas, Vidusjūras reģiona, beidzot ar Brazīliju un Āfriku. Katrs gabaliņš uz CNC iekārtas ir izgriezts, salikts, salīmēts, noslīpēts. Bet Latvijas akmens arī tiek izmantots jūs pārsvarā? Jā, varam parādīt vienu labu paraugu. Kuras vieta šī te dabīgā flīze? Jā, pareizi. Daugava vai ne? Var arī pareizi. Es ceru, ka šis nav Velnakmens. Nē, šis ir dolomīts no Pļaviņām. No Pļaviņām. Ja? Vai tādu kāds kaut kur jūs tādu atradīsiet, es šaubos. Savulaik lielmeistars Kārlis Zāle, brāļu kapus radīja no materiāla, kas arī Latvijā tika atrasts. Ja? Kur vēl kaut kas. Izstrādājumi no akmens ir ilgmožīgi un piešķir telpai īpašu šārmu, taču šis nav lēts materiāls, tāpēc attiecības ar klientiem ir īpaši jākopj un jāaprūpē. Paši tik daudz reizes esam pārliecinājušies, ka bieži tas krūtais klients, vai ar kuru neiet tik labi, viņš tevi norūda, viņš tevi iemāca lietas. Pēc tam tu paliec tikai daudz labāks, daudz kvalitatīvāks, vari piedāvāt augstvērtīgāku produktu un tā tālāk. Un tas, lai cik tas bieži grūti būtu, lai cik dažreiz tajā Ziemassvētkos negribas runāt vai vakarā, ilgtermiņā tas ir. Noteikti, ja klients ir pragmatiski grūts, tad viņš aug un viņš velk tevi sev līdzi. Un es vienmēr iesaku uzņēmējiem nepalaid garām iespēju augt līdz klientam. Jo tāpēc, ka tas ir vislabākais veids, jo tev pašam pat nav jādomā. Klients ir izdomājis, kā viņš grib augt. Turies pie viņu un audz viņam līdzi. Jo tāpēc, ka pēc tam jau, tad, kad savukārt tev parādīsies izaugsmes iniciatīvas, tad tu ierodzīsi, kā tev partneri turās tev klāt. Kādas ir tās galvenās priekšrocības un kāda būtu trūkumi, tad, kad ģimenes locekļi taisa kopā uzņēmumu un vada kopā uzņēmumu? Vai tādas privātās attiecības netiek? Laikam lielākais trūkums, ka tas svētkos nav par ko runāt. Jā. Ir par ko runāt. Viss svētkus par darbu. Ak, dieni, pareizi, jā. Bet šo es esmu apspriedis arī ar draugiem, kas ir līdzīgā situācijā. Viņi saka, ka viņi ir to pieņēmuši. Viņi ir to pieņēmuši, un tad, kad viņiem ir vai tie paši Ziemassvētki vai kaut kas cits, viņi ir to pieņēmuši, viņi runā par darbu. No tām sarunām, kuras esmu dzirdējis ar konkurentiem, kolēģiem, kam ir uzņēmumi un kas ir līdzīgā vecumā kā es, ja? Tā nezinu, sāpe, tas rūgtums, ka nav kam to nodot tālāk ievest. Ir vai kādam jānopārdot vai jānodod, vai arī mēs esam novērojuši pat lietu, kad viņš aiziet cietas uzņēmums bieži vien. Ja? Tā neko nezaudē. Tu vienkārši, cik esi pacēlis, tik atdod tālāk. Ja? Un kad jau viņa puika te skraida, saprotu, ka vispār nekādu uztraukumu. Ja? Vai tu studēji uzņēmējdarbību, vai teici tā lika kaut kādās uzņēmējdarbības sliedēs pirms? Nē, es nestudēju. Un tajā laikā, kad mēs arī sākām, īstenībā tas laikam nebūtu bijis tik aktuāli un vērtīgi. Tagad
cerams, ja mani bērns šeit strādās pēc kādiem 10 gadiem, tad viņiem tas varētu būt aktuālāk. Tad tā tiešām bija amatniecība, un tagad mēs esam kaut kādā pārējais periodā, kad mēs varbūt arī varētu būt ražotāji un uzņēmums, kas arī ir tiešām atpazīstams Eiropas tirgū. Ja tu esi uzņēmējs, ir pilnīgi vienalga, kāda tev ir izglītība. Bet, ja tu kļūsi par uzņēmumu vadītāju, tad tev ir korporatīvs uzņēmums, kurš tev ir jāpārvalda. Diemžēl, bet tur var ļoti smagi nokļūdīties, ļoti smagos lēmumos, teiksim tā. Un tur gan es saku, ka vajag izglītību, un bieži vien ir tā, ka uzņēmumi sasniedz kaut kādu izaugsmas momentu, aiz kura bez akadēmiskām zināšanām jau iet uz priekšu ir sarežģīti. Un tad tie ir tie brīži, kad es saku, vai nu konsultantu komanda, kas ir bijuši tie, kas ir izmācījušies, vai arī kādam no valdes ir jābūt tādam, kuram tas biznesa grāds ir. Šodien Rihards kā vienu no lielākajiem ieguvumiem min brīvību pašam rīkoties ar savu laiku. Pat ja brīvā laika nav, tu zini, ka pats esi izvēlējies strādāt brīvdienās vai vēlos vakaros. Es pirmos 10 gadus pavadīju pats kā amatnieks. Šo te visu montēju pats savām rokām. Man bija dažu cilvēku brigāde, un tas bija vienkārši 90. gadu dzīvesveids celtniecībā, lai dzīvotu, izdzīvotu un pabarotu ģimeni un viss. Ja? Bet, tā kā strādā un skaties, kā tas viss notiek, ja? Tajos uzņēmumos, kur es darbojos, es skatījos un mācījos, kā tam ir jābūt. Un pats galvenais, es tur iemācījos, kā tam nav jābūt. Ja? Un tieši tas pats pamats, kas man šo te algoritmu galvā radīja par to, ka jābūt tev noliktavā, šobrīd ir kaut kādi 40 līdz 50 tūkstoši kvadrātmetru, ja? Šo te akmens plākšņu. Ja? Tā bija tā problēma, kad projekts iet un trūks materiāla, un kad viņu atvedīs no Itālijas vai no kurienes vēl, ja? Nevar viņu pabeigt, un klients kliedz, bļauj, un ir problēmas, un tad viņu atved, un tad man liek viņu pa naktīm montēt, jo palikušas 2,5 dienas tikai līdz nodošanai, ja? Un tad tu saliec, un tev saka, kāpēc tik šķībi, bet taču ātri un labi nemēdz būt, ja? Bet vajag taču ātri pirmkārt. Ja? Un visu šo te es 10 gadus skatījos un mācījos, un tad vienā dienā, tas diezgan būtisks pagrieziens visā tajā manā biznesa darbībā, kad kāds labs cilvēks pamanīja mani. Tas, ko es daru, un mani tieši. Ja? Un piešķīra šo sākumu investīciju, deva iedrošinājumu, deva atbalstu visādu. Ja? Es biju diezgan nedrošs visā tajā. Ja? Pirmie gadi pagāja diezgan arī ar kļūdām daudzām, ja? Bet pēc tam, pēc kaut kādiem 5, 6, 7 gadiem, viss sāka iet baigi labi. Šis būs mūžīgi, šis biznes. Tik mēs būsim mūžīgi. Es domāju, vispār tāds akmenis, vispār šitā lieta, būs mūžīgi. Viņam ir daži plusi, kas man patīk. Es jaunībā pusgadu nostrādāju galdniecībā, un es sapratu, ka mūžā ar koku negribu strādāt. Amatniekam zvana, ka tas sameties, ka tas saplīsis, ka tas durtiņas pārsprāgušas, atdod man naudu atpakaļ. Jā. Es sapratu, ka man vajag materiālu, kur es nolieku šodien, un pēc 10 gadiem viņš tāds pats turpatās arī ir. Kādām ir jābūt attiecībām ar konkurentiem, tad, kad tu esi uzņēmējs? Tev jādraudzējas tiem konkurentiem, jāšpiko vai jāienīst viņi? Pilnīgi noteikti vislabākās attiecības, tās ir vislabākās attiecības. Vai tie ir konkurenti vai klienti, ja? Kaut kāds sen, kad nebija par šo to saprašanas, ja? Ar dažiem labiem cilvēkiem tika sabojātas, protams, attiecības. Ja? Bet es ceru, ka tas viss ir pārgājis, mēs esam tikušies, parunājuši. Un, protams, konkurenti vienmēr paliks konkurenti, ja? Kuram vairāk, kuram mazāk, kurš kuru klientu dabūja, tīpaši tik mazā valstī kā mūsu, ja? Lielāks, smukāks projekts. Ja kaut kam vienam nonāk, tad pārējie baigi priecīgie nāk. Bet tas vairs nav tādā, man šķiet, ne rūgtuma, ne dusmu pakāpē, nekas tāds vairs neeksistē. Pirmo lielo uzrāvienu tieši ar Indijas akmeņiem dabujām, ja? Un tur man patika tas viņu teiciens, ja? Kad biznesa attīstībā tu izbaudi tās 4 stadijas, ja? Kad pirmajā stadijā, kad tu esi sācis nodarboties, tavi konkurenti tevi neievēro, pēc tam viņi tevi izsmej, ja? Pēc tam viņi ar tevi cīnās, un pēdējā stadijā tu esi uzvarējis. Ja? Un izbaudīji šo te brīdi, kad tu saproti, ka tu esi uzvarējis. Ja? Tas ir forši, bet to viņiem acīs nevajag. Bet tad mēs iet kā atpakaļ, tad viņi tev atkal cīnās, tad viņi atkal izsmēja, un tad atkal viņi vairs neiet. Tā ir ļoti laba lieta, ka saprast, ka sāncensībai ir jābūt.
Taču sāncensība nenozīmē naidu un iznīcību. Sāncensība nozīmē, es redzu, kā viņš dara, es varētu izdarīt labāk. Es redzu, ko viņš izmanto, es varētu izmantot vairāk. Ja ne? Tādā veidā mēs panākam, ka viss aug. Šis man šobrīd uz maniem 50 gadiem liekas labākais, ko es esmu ieguvis. Ja? Kad tās attiecības ar visiem ļaudīm apkārt, ja? Ka tas tomēr ir būtiskāk par to akmeni kā tādu, ja? Lai cik viņš skaists nebūtu. Ja? To tu iemācies un māci tālāk, māci pārējiem, māci klientiem nebļaut jaunekļiem, kuri brauc montēt. Un tad, tas forši. Cilvēka dzīve sastāv no attiecībām. Un tad, kad tu pa īstam saproti, ka sliktas attiecības tev ir tā kā tā dārgi, kas tev dzīvo galvā, tad man liekas daudz vieglāk dzīvot. Tādu es nebiju dzirdējis, bet skan ļoti labi par tiem tārpiem. Jā, tas tiešām tā ir. Vai ir kāds padoms, ko varētu dot tādam jaunam uzņēmējam, vienkārši kā noturēties 30 gadus, un kāds varbūt ir kaut kāds tāds knifs vai kaut kāds labs padoms? Tās pareizās kustības visiem jau ir zināmas, tāpat kā nomest lieko svaru, visiem jau ir zināms, jā, dabūt to raksturu gatavu, jā, sevi, jā. Visi jau mēs zinām, visu zinām, naudiņa jātaupa, jābūt godīgam un prātīgam, daudz jāstrādā, to visi zina, nekā, te nav nekā tāda, vienkārši, no rīta celies un dari. Ja, kaut kas nesanāk, noskurinies un atkal uz priekšu. Ja. Es esmu visus šos gadus meklējis kādu, tie pārsvarā ir bijuši vecāki cilvēki gados, kuri jau ir kaut ko paveikuši. Ja? Un atrodu tādu, kurš pret tevi ir labi noskaņots, ja? Viņš tevi pastums, iedos iedrošinājumu, ja? Jo man tieši tāpatās arī notika, ja? Līdz es satiku vienu labu cilvēku, ja? Kurš man pastūma un iedrošināja. Es jau es zinu, ko darīt, bet baigi jau tumšs tas mešs tur iekšā. Jā. Respektīvi atrodi to, kuram jau viss ir sanācis, ja, un kurš tev gatavs iedot pirmo grūdienu. Un viss. Un turpini pēc tam komunicēt un uzturēt attiecības ar tādiem pašiem cilvēkiem, kuriem kaut kas jau ir izdevies. Nevis ar kaut kādiem, ar tiem var iet bumbu spēlēt, ja, un hoķi skatīties un aludzēt. Ja. Bet, ja gribi biznesu attīstīt, komunicē, esi kopā ar tiem, kuriem viss sanācis ir jau. Ja.